Treniņos īstenībā gāja ļoti labi. Vakar visa komanda sēžot vakariņās pie galda, izdomājām, ka mašīna turās pārāk labi. Mēs veicām vairākus uzlabojumus un tiešām mašīna šī rīta treniņā bija ļoti laba. Bija viegli spēlēties, varēja kontrolēt un tāpat laikā varēja uzbraukt ātrāku atlaiku. Pirmais brauciens bija interesants ar krievu sportistu, kurš ir, cik no atsauksmēm es esmu lasījis un dzirdējis, labākais saucamajā ielas klasē. Bija uztraukums, bet viss gāja labi. Pirmo braucienu bez kļūdām, varētu teikt, bez stresa un biju stipri ātrāks, manuprāt, kad 2 sekundes. Pēc pirmā brauciena, nobraucot malā, pārbaudot mašīnu, secinājām, ka ir sajūga defekts. Bija pārāk maz laika līdz nākamajam braucienam, lai viņu novērstu. Daļai, protams, nebija vairs tas smaids sejā, bet mēs visi zinājām, ka var pabraukt ātri un ka visi tajā slēgtajā parkā ir apdzenami, neviens nav brīnumbērns. Droši vien ar skatu nākotnē un ir jau plāns atgriezties vēlreiz un parādīt, ko mēs varam līdz pašam finišam. Bet ar visu to, ar visu ātrāko aprilaiku savā klasē un ātrāko braucienu laiku savā klasē, kvalifikācijā man pietika, lai es izcīnītu 2. vietu, jo man vairs nebija jācīnās par iekļūšanu top 3. Ar tik labu laiku es jau biju top 2 un tad ir tāds smuks kausiņš, pateicoties visiem apkārtējiem, ir iedvesma cīnīties tālāk. Treniņos es jau apdzinu Kenu bloku, bet ņemot pēc labākajiem braucienu laikiem, viņš bija drusciņ ātrāks. Bet salīdzinot ar to automašīnu, kas ir viņam un kas ir man, tad es esmu gandarīts, ka var ar viņu cīnīties un braukt sekundes atšķirībā uz 1 kilometru, darot to, ko mēs šodien darījām. Tā kā nedaudz jāpiestrādā un viņu noteikti var apdzīt.